es varu pateikt visu, kas man patīk, kas man nepatīk. Ko tu par Jānu Stībeli domā? Par Jānu Stībeli? Par žūriju vispār. Ne, pirmais jautājums bija par Jānu Stībeli. Jauks svīteris. Tikai! Viegli var pamanīt. Nu, godīgi, ja mēs iedzināsimies dziļumos, tad daudz Es varētu spilgts. Spilgts svīters. Jā. Jau pirmajā atlases kārtā Samantu Tīnu nevarēja nepamanīt. Arī katrā koncertā Samantas uzstāšanās izceļas pārējo vidū, lai tā būtu laupītāja dziesma vai mīlas balāda. Tā dzīve paiet, rozā lietus līst. Rozā lietus nolija arī pašas Samantas dzīvē, kad ciemos pie studentiem ieradās slavenā ritma grupa Stomp. Samantai iepatikās augumā ražanais Džons, un arī puisis izmantoja visas iespējas satikt efektīgo meiteni vēl un vēl. Varu teikt, ka tas nav tas gadījums, kad acīs ir, bet šeit un sirsniņā nav. Pirmo reizi ieraudzījis sevi no malas, Samanta ļoti uztraucās, ka izskatās resna. Viņa nosolījās ēst tikai greipfrūtus. Taču apņemšanās izčākstēja jau nākamajā dienā. Samantiņa sirsniņa. Nu? Aiztec lozu līdz durvīm, tur ir nolikti svāri. Svāri? Fiks. Nē, tas ir man? Jums visiem zaķīši. Lūdzu nolikt svārus virtuves vidū. Tagad nosvērsimies. Tagad smagākais daļa. Samanta. Cik bija pirms akadēmijas? Es neteikšu, cik es biju. Saki. Nē. Saki. 64,2. Un cik bija iepriekš? 60. Viņai varētu iedot zobenu vairogu, un viņa cīnīsies. Viņa neatkāpsies, kamēr viņa savu mērķi nebūs sasniegusi. Vakardienas koncertā Samanta knapi spēja novaldīt asaras, saprotot, ka viņai draud izbalsošana. Vēl pirms nedēļas viņa saņēma O-kartes simpātiju balvu, iespēju vakariņot restorānā, bet nu palikusi uz strīpas. Nu, ir kā ir. Kā jau žūrija teica, kā pa amerikāņu kalniņiem. Vienu nedēļu tu esi tur, otru nedēļu tu esi te. Viņa nav Latvijai tāda tipiska dziedātāja. Samanta ir tāda dziedātāja, kā, piemēram, es nezinu, kaut kāda Beyoncé. Nu, viņa tāda rīkla ir. Latviešiem kā patīk aiziet uz koncertu? Nu, tā viņa klausās skaistu mūziku. Tiklīdz iznāk tāda kā Samanta, kas uzkurina visu publiku. Viņam tā ļoti, ļoti ekspresīvs cilvēks, un viņa tiešām interesanti parunāties, un viņas smaids, un viņas tā visa klātbūtne un aura, tas ir ļoti, ļoti pozitīvi un patīkami. Es ceru, ka viņa paliks šovā.